Hidrostatiskais spiediens. Cik ļoti spiež uz tevi, ja tu ienirsti ūdenī. Tam man vajag uzzīmēt baseinu. Sākšu ar baseinu, kurš ir pieliets ar ūdeni. Un to es ieniris šit tik dziļi. Tātad dziļums, tātad ir šis attālums no ūdens līmeņa līdz punktam, kur tu esi ieniris. Kā mēs varētu apzīmēt dziļumu? Kaut kādā ziņā tas ir arī augstums. Baseinam ir dziļums vai kopējais dziļums vai augstums, cik augstu tu atrodies no savas atrašanās vietas līdz ūdens līmenim. Es izmantošu simbolu H burtu. Height, no angļu valodas height. Tie kaut kādi nezinu cik metri. Katrā uzdevumā tie, protams, var būt citi metri. Otra lieta, kas mums jāsaprot, ir, ka, protams, tas viss notiek kaut kādā realitātē, piemēram, mūsu planētas Zeme un planētas Zemes gravitācijas apstākļos mums ir brīvās krišanas pātrinājums, kurš arī mums būs jāņem vērā. Tālāk, liela nozīme ir arī šķidrumam, kas atrodas baseinā. Mēs varam nirt ūdenī, bet tikpat labi šķidrums varētu būt piepildīts ar kaut kādu citu šķidrumu. Baseins varētu būt piepildīts ar kādu citu šķidrumu, pienu vai eļļu vai vienalga ko citu. Peldēt būs grūtāk, peldēt būs citādāk, bet fokus jautājums šajā brīdī ir par to, kā tad atrast spiedienu šajā punktā. Līdz ar to tad šķidrumiem atšķirās arī tas, ko mēs saucam par šķidrumu blīvumu. Citam šķidrumam blīvums lielāks, citam mazāks. Ja tā mazliet jāpadomā par to, kā tad, kam lielāks blīvums ūdenim vai eļļai, eļļai blīvums ir mazāks. Tātad vienā un tajā pašā augstumā eļļa spiedīs mazāk uz to punktu konkrēto. Labi. Pēc definīcijas spiediens, mazais P-burts, ir tad, ja mēs paņemam zināmu spēku, vienalga kādu spēku, un attiecinām uz to laukumu, uz kuru šis spēks ir pielikts. Tā ir tāda pamata definīcija, un, protams, mēram mēs spiedienu paskālos. Paskāli salikts lielums, ņūtoni uz kvadrātmetru, tikai tāpēc, ka spēks tiek izdalīts ar laukumu, un ņūtoni un kvadrātmetri attiecīgi ir mēri šiem te fizikāliem lielumiem. Bet stāstā par spiedienu konkrētā punktā zem ūdens, mums ir jāsaprot, ka kas tad reāli ir tas, kas spiež uz šo punktu. Un tas ir ūdens molekulas. Un ūdens molekulas līdz pat ūdens līmeņa augstākajai daļai kopā veido kaut kādu ūdens staba masu. Tātad spēks pēc mūsu labi zināmās formulas ir arī gravitācijas spēks šajā brīdī, jeb svars, un tas ir vienāds ar masas un brīvās krišanas pātrinājumu. Tātad, ja mēs konkrēti runājām par šo te punktu ūdenī, tad mums interesē spēks, gravitācijas spēks visam ūdens stābam vai molekulām, kas atrodas virs šī punkta un spiež uz šo punktu. Tātad mēs varam atļauties rakstīt, ka tas ir ūdens masas un brīvās krišanas pātrinājuma rezinājums attiecināts uz visu šo te laukumu, kurā atrodas uz kādu laukumu spiež punkts. Uz punktu spiež, pareizāk sakot, tā būtu jāsaka. Uz kādu punktu laukumu spiež. Ar punktiem ir interesanti, tāpēc, ka punktiem laukums ir bezgalīgi maziņš. Bet matemātiski analizējot tālāk šo stāstu, mums tas īsti netraucēs. Tālāk ir svarīgi atcerēties, ka masa un blīvums savā starpā ir saistīti caur tilpumu. Tātad, ja mums ir zināms šķidruma blīvums,
un mums ir zināma šķidruma masa, mēs vienmēr varam atrast tilpumu. Un otrādāk, ja mēs zinām masu un tilpumu, mēs varam atrast blīvumu. Un vēl trešais variants ir, ja mēs zinām blīvumu un tilpumu, mēs varēsim atrast arī masu. Masa ir blīvuma un tilpuma reizinājums. Tātad, ja masa ir blīvuma un tilpuma reizinājums, tad jau es šajā augšējā formulā zilā krāsā varu ielikt, ka patiesībā tas ir ne tikai ūdens staba masa, bet ūdens blīvuma un visa tā tilpuma, ko tas ūdens aizņem virs šī punkta reizinājums. Vēl jāpiereizina klāti brīvās krišanas pātrinājums un visbeidzot arī laukums, uz kuru tad šis ūdens stabs spiež. Ja mēs ieskatāmies uzmanīgi šajās ģeometriskajās formulās, tad mēs redzam, ka spiež no augšas ūdens stabs, un tas varētu būt, piemēram, taisnstūra paralēls kalnis vai cilindrs, kas varētu raksturot šo ūdens stabu. Jebkurā gadījumā nepieciešams ir laukums, uz kuru šis ūdens stabs spiež. Tātad laukums būs šī daļa. Un vēl vajadzīgs arī ir zināt, kāds tad ir tas augstums šim ūdens stabam. Augstuma reizinājums ar laukumu mums iedod tilpumu. Tātad, ja mēs gribētu uzzināt tilpumu, mums ir jāsareizina ūdensstaba laukums ar augstumu, un mēs iegūstam, tas, ko mēs iegūstam, ir tilpums. Hei, bet es taču redzu, ka tilpums ir atkal tajā pašā formulā, kur es tikko mēģināju izvest. Tātad patiesībā ūdens tilpums ir vienāds ar laukumu, uz kura spiež, reizinājumā, cik tad augstu ir viss tas ūdens stabs šajā brīdī. Un mums vienalga, vai tas ir sfērisks vai taisnstūra paralēls kalnis, tā forma tam ūdens stabam. Jo galu galā tas ir ūdens staba augstums, kas būs beigās svarīgs šajā brīdī. Un tad es varu pārrakstīt formulu, atstājot ūdens blīvumu, tilpumu aizvietojot ar laukuma un augstuma reizinājumu, un vēl neaizmirst gravitācijas brīvās krišanas pātrinājumu skaitītājā. Un to visu, protams, es attiecinu uz laukumu, kuru aizņem punkts. Un hei, skatieties, kas notiekās. Laukumi noīsinās. Un tas, kas paliek, ir hidrostatiskā spiediena formula, šķidruma blīvuma, reizinājums ar augstumu, cik dziļi tas punkts ūdenī atrodas, un, protams, reizinājums ar brīvās krišanas pātrinājumu, kas ir iemesls svaram. Redz, kur mēs esam nokļuvuši pie hidrostatiskā spiediena funkcijas, formulas. H2O vai šķidrums, vienalga kas, ja mums ir zināms blīvums, šķidrumam, dziļums, cik dziļi atrodas punkts, un kad tas viss notiek brīvās krišanas, nevis brīvās krišanas, bet gravitācijas ietekme.